ūdens paraugs tika ievākts dāviņos jau pirmajā uzdevuma dienā, tagad redzamajās koordinātās. Atradām 2 ļoti mīlīgus organismus – nematodi un Chlamydomonas. Sākumā ar vienreiz lietojamo pipeti uz priekšmeta stikliņa tika novietota apmēram 2 ml ar paraugu. Tad, pēc seksstikliņa uzlikšanas, paraugs tika izpētīts ar gaismas mikroskopa palīdzību. Ar atrasto nematodi izdevās iegūt tikai foto, taču Chlamydomonas var redzēt arī kustamies. Tātad notiekošais process, kuru var sastapt video, ir kustība.